Es jums tagad nostāstīšu par shaderiem vai reshade. Reshade ir tāda programma, kas jums ļauj programmām vai spēlēm izskatīties labāk. Tur var adjustot, kā ēnas laikam strādā, kā, piemēram, tur visāds efekts, kas ir. Tie, kas mācās audiovizuālā, zina, kas ir efekti. Tur, piemēram, ambient light, blooms, tur visāds tāds. Tāpēc, kad jūs esat šajā saitē, kas būs uz video reshade.me vai arī https://reshade.me, spēžat uz download, spēžat. Šita brīvi tikai neuzspēžat uz šitām reklāmām, šitas nav īstais download. Jūs druskuņi uz leju paskatīties, un šī ir download reshade 6.5.0. Jūs spiediet download reshade 6.5.0. Un tad jūs leciet viņu uz downloads, jo jūs viņu vēlāk desīsiet ārā pēc tam, tāpēc, ka tas ir vienkārši mod loaders, vai kas tāds ir. Tad es viņu atveru vaļā. Tā, jūs te prasīja Windows Protected Your PC. Run anyway. Uzspiediet. Tā. Jums te prasīs izvēlēties spēli, man te ir, piemēram, Project Zomboids, Geometry Dash, Blenders, Among Us. Bet mums tā nevajag. Šitā nebūs jūsu Simpsons Hit and Run, jo tā spēle diemžēl veca. Tad spēdiet browse dokuments, vai kur jūs spēle stāv tā Simpsons Hit and Run map. Atturiet viņu vaļā. Nevis šito mod launcher, bet Simpsons. Un Simpsons šito te uzspēdiet un tad open. Tad spēdiet next. Jums vajag šito te spaidi, jums nevajag šitos te. Jums vajag vienkārši šito atķeksē, šito diemžēl nevajag. Tad spēdiet next. Man jau diemžēl ir ielādēts tas reshade, bet es varu ielādēt no jauna. Man jau ir ielādēts, tāpēc jā, finish. Tā kā jūs viņu ielādējāt, paņemiet un atturiet vaļā to Simpsons Hit and Run, to te mod loaderu, kas ir šitas. Atturiet viņu vaļā un ieiet settings un atķeksējiet šito Direct 3D9. Jo šitas, ko mēs atķeksējām tajā te reshadeā. Un tā kā jūs iesiet spēlē iekšā, tā kā jūs būsiet spēlē, pagaidiet, PC keyboard. Tak. Tad, kad jūs būsiet spēlē, jūs varat paņemt, vai šis kvalitāte slikta. Paņemsim tādu labu, šito, nē, šeit arī kvalitāte slikta. Šito. Paņemsim, tad jūs paņemsiet, lai šitas nav. Jā, Heidi. Labi, es vienalga parādīšu uz laptop keyboardiem. Šis, jā, laptop keyboard. Vai divreiz uzrakstīt, tā. Jums tie laptop keyboards, jā? Jā, jūs esat uz laptop. Lielākoties daļa laikam ir uz laptopiem. Tāpat kā es. Šis nav. Vai, ko, piemēram, šis arī nav. Reku šitas. Tad, kad jūs esat spēlē, uzspiešot šito te pogu, home, kas ir. Ja jūs tā poga ir, tad es jūs apsveicu, jūs varat ieslēgt to modu launcher, bet ja nē, tad es nezinu. Tad, kad uzspiešat to pogu, jums atverās šitāds menu. Jā, jūs varat izvēlēties ambient light, kas šitādu kvalitāti uztaisa vignette, adaptive sharpen, šis nav tāds smuks, to var izmantot. Cartoon, kas ir mods, varbūt. To jūs varat ielādēt. Display depth, šitas vajag tādu. Jūs to varat customizēt, kā jūs gribat. Ja jums vajag tādu optimize modu, tad jūs varat uzspiest uz performance mode. Tas padarīs jūsu FPS lielāku, vai arī to te saucamo kadru sekundē. Un tas bija visus to shaderi, tāpēc, jā, ja jūs gribat, jūs varat followot man, lai nepazaudēt jaunāko kontentu. Ja negribat, tad, labi, tad apsveicu. Priecīgs brīvdienas!